Īstenojot jauno finansēšanas modeli programmu skolā, es 100% esmu pārliecinājies, ka ne Izglītības ministrija, ne Kultūras ministrija nav aizdomājusies līdz tam jautājumam, ka pēc 10 līdz iespējams pēc 10 gadiem jums nebūs iespēju ņemt savus telefonus, iet uz dziesmu svētkiem, pazīmēties ar vieglajiem storijiem, ar selfijiem, ka jūs esat piedalījušies dziesmu svētkos. Viņa dziesmu svētki būs butaforija. Kāpēc es to apgalvoju? Tāpēc, ka skatoties uz statistiku, mums jau šobrīd samazinās skolu kolektīvu skaits, un tas ir apdraudējums, kas ir arī rakstīts UNESCO dokumentā. Tas ir apdraudējums vispār turpmākam dziesmu svētku norisei. Līdz ar to mēs tomēr vēlamies skaidru vīziju no izglītības un sevišķi kultūras ministrijas par to, kā tad mēs plānojam turpmāk organizēt Latvijas dziesmu un deju svētkus skolēniem un nacionālos dziesmu svētkus. Jo šobrīd neviens uz šiem jautājumiem neatbild. Ja īstenosies skolu reforma, kas godīgi sakot nav nekāda skolu reforma, bet beidzot pasakiet tad atklāti koalīcija, ka tas ir skolu samazināšanas plāns, lai pēc 5 gadiem samazinātu skolu uz 50%, jo tam ir vajadzīgas finanses uzturēt skolas. Pasakiet to atklāti, tur ir kvalitāte, nav nekādas sakara. Tur ir jāiekonomē nauda, jo skolēnu skaits samazinās, tāpēc mums jāsamazina skolas. Vienreiz uzkāpiet koalīcija to un pasākiet. Nevis lozungs kvalitāte, aiz kuras lēpjas pavisam cits mūsu mistera Exceļa, kas te dažreiz atnāk uzstādījums, ka naudas nebūs, lūdzu savā iekšienē savāciet to. Es runāju par Ašarādena kungu. Mēs šobrīd esam krustcelēs. Principiāli, ja mēs iesim šo reformu tādā virzienā, kā viņš ir, tad, piedodiet, jūsu bērni nezinās, kas ir dziesmu svētki. Varbūt tas arī nav slikti. Visa Eiropa nezina, tikai apbrīno mūs. Bet, ziniet, es pats esmu kultūras cilvēks, un es saprotu, ko mūzika, ko skolu kori, ko dejas dot cilvēka prātam. Varbūt žēl, ka jūs daudzi neesat bijuši šajos kolektīvos. Prātiņš būtu savādāks. Paldies!